Nu, šī ir lielā gaura mamma, kas kaudzu. Nu, viņa vienkārši skrien, viņai aiz muguras skrien bērni, un viņa mūk dziļāk iekšā jūrā. Jo gaura ir dogumperētājs, un viņa ir tā, nu, lielāka pa meža pīli. Un tas knābis, kā jūs redzat, tikai tā īsti nevar redzēt, bet tur, kā tā knāba malām ir tāda zobiņa, un viņas mednieki arī nemedīja šī iemesla dēļ, jo viņa sēd, gaura sēd zivis, un tā gaļa nav faktiski uzturā lietojama. Un nu, tā ir pat brīdī, ka es pateicu, mednieki nemedīja, tad jāsaka jau, ka medīja jau gan, jo lielākā daļa Latvijas mednieku, teiksim, diezvai atšķir šo pīli lidojumā, ja? Lai gan, nu, to tā kā vajadzētu viņiem darīt, jo sistemātiski tās gaudas ir arī drusku, kā saka, var teikt, ir pīļu radinieki, bet, nu, es to tik smalki nereiķinām, jā, tā pīle ir un paliek pīle. Viņu var piesaistīt ar būri, un interesanti, ka kādreiz mūsu senie jūrmalas iedzīvotāji, tagad jau tas ir aizmirsies, tas vēl kaut kur saglabājies Igaunijā, viņi lika māju galos būrus, nu to būru tā pamatīgi. Un tā, ka tam būrim tā mugurējā siena ir pie mājas, un tad tajā pēniņos izgrieza sienā caurumu, un tad ir būrīgi durtiņas, tā ka tur uzkāpjot pēniņos, pa taisno varēja attaisīt durtiņas un ieskatīties tad ir būrī iekšā. Un tad parasti atstāja vienu olu, un pārējās olas, līdz ko izdēja, tā ņēma ārā. Un tā vienā sezonā parasti tā gaura izdēja, teiksim, kaut kādas tur, nu, līdz 10 olām, un viss, un beidz dēt un sāk perēt, ja? Bet šādā veidā, ka visu laiku regulāri to olu izņem, viņi tik turpina dēt un apmēram līdz 40 olām tādā veidā. Un nu, tā tie senie latvieši arī ir, pareizāk sakot, lībieši un igauņi, somi. Tādā veidā viņi, nu, ir kā tāda tā kā mežpīle, nu, mežpīle, ja, nosacīta. Bet viņi ar viņu mācēja tikt galā un iegūt no viņas arī tādu tīri materiālu labu. Nu, viena no tādām parastākām zīlītēm, kas nāk arī pie barotavas, tā ir cekulu zīlīte, un pēc tā cekuliņa var pateikt, ka viņa ir, nu, viņa pieder tai cekulu zīlīšu sugai, ja. Cekulu zīlītes ir interesants ar to, ka viņas ir ļoti, ļoti lieli nometnieki un praktiski kaut kādo 600 metru diametrā kādā riņķī spēja nodzīvot visu savu mūžu. Un tāpat laikā mēs zinām, ka daudz zīlītes, tā kā lielā zīlīte un zilzīlīte ir ceļotājs un sevišķi jaunie putni, viņu aizceļo diezgan tālu un diezgan nu, liela daļa, bet cekulu zīlīte, nē, tā ir tāda, kas arī liksto vienā vietā, var teikt, un visu dzīvi pavada. Šī pīle ir tātad interesanta ar to, ka viņa ar ļoti bieži viņa jūrmalā, teiksim, liksto māju pagalmos. Un man arī viens draugs centās, kā saka, pamanīt to brīdi, kad viņi būs tos bērnus izperējusi un viņu likstoja zem šķūnīšu. Jo šī pīle dabā liksto vecās āpšu un lapsu alās, un cilvēku tūmā viņa liksto zem šķūnīšiem, zem kaut kādām malkas grēdām, zem dēļu kaudzēm. Nu, katrā
ziņā Kurzemes jūrmalā viņi ir diezgan tāda parasta pīle. Un viņa ir samērā liela, un jūs redzat, ka viņa ir tādās spilgtās krāsās. Un tās spilgtās krāsas esot tāpēc, ka šī pīle var padzīt no tās savas ieņemtās likstošanas vietas, no tās alas, teiksim, to īsto alas saimnieku, parastā ir lapsa. Jo viņi ieņem tādu graudu pozu, viņi uzpūšās tā, sacer visas tās spalvas gaisā, un tad viņi ir tāds liels krāsains kunkulis, un tā laps vienkārši pārbīstās un aizmūst prom. Jā, lai gan es esmu atradis arī beigt noēstu Sāmsalas dišpīlu pie Lapsas salas, un vairāk kā kilometri no jūras krasta. Tā kā viņa noteikti, ka bija turpat tā lapsa, bija tāda lapsa gadījusies, kas nebija baidījusies. Zināt, ka dabā un bioloģijā vispār nav nekas tāds. Vienmēr ir kaut kāda izņēmuma. Tāpēc neko tā a priori apgalvot, ka ir tikai tā un nekā citādāk, nekad tā droši nevar. Piemājas dīķis, tas ir interesants ar to savu tādu dinamiku, ka tur mainās sugas un, piemēram, šī te purvavardas, šis ir purvavardas tēviņš, viņu raksturo pie zilie sāni, jo parastai vārdei tas tāds zilganums ir tikai apmēram tā priekšiņa tikai, bet purvu vārdei aiziet arī uz sāniem tāds zilums. Un purvu vārdes visu laiku skaitījās pie mums samērā retas, viņas pat sarkanajā grāmatā, bet tikai tāpēc, ka tā īsti nebija neviens viņas pētījis, un kad viņas sāka pētīt, cik viņas ir izplatītas, tā izrādījās, ka viņa nemaz tik ļoti reta nav. Viņa gan ir mazāk sastopama retāk nekā parastā vārda, bet samērā bieži vienalga. Un te ir tā ir kļūda, ko es vienkārši noķēru ko brīdi, bet uz brīdi. Tas ir parastās vārdas tēviņš, un tas ir purvu vārdas tēviņš. Un tā kā vārdēm tā kārtība ir tāda, ka viņas pirmie ierodās tēviņi, tā viņi tur dzied un visādi izrādās un taisa lielu, kā saka, mūziku un gaida mātītes. Tad tās mātītes ierodās, viņas ierodās kā kurai sugai, bet būtībā mātītes ir tās ļoti lietišķas. Man tikai bērnu un vairāk neko, ja. Kaut kādās dažās dienās viņas izlaiž ikrus, kurus pie tēviņi apaugļo, un mātītes pazūd no tā rīķi, bet pie tēviņi tur taisa vēl nembastu ilgu laiku. Un pirms tās mātītes ierodās, tur vienmēr to mātīšu ir mazākumā, ja, un tāpēc ļoti bieži tie tēviņi šādā veidā kļūdās. Viņi gan ātri atkopās, ka nav īsti riktīgi, ja, bet tas ir tā parasti. Zaļās vārdas pie mums ir 3 sugas, un viņas pat vāršu speciālistiem sagādā diezgan lielas grūtības, tāpēc, ka tā ezera vārde krustojās ar dīķa vārdi un veidojas hibrīdi, un tad tie hibrīdi atpakaļ krustojās ar tām izejas formām. Tur ir diezgan sarežģīta tā noteikšana, bet faktiski pie mums ir 3 zaļo varžu, 2 zaļo varžu sugas, un tad hibrīdi dažādās tur pakāpēs un dažādās kombinācijās. Par zaļo vārdi tāpat tie tēviņi sanāk tanī dīķiem, gaidot tās mātītes taisa koncertu, un mātīte atnākot izvēlās, acīm redzot to, kurš
lielāko troksni var sataisīt un visilgāk un visstabilāk, jo acīm redzot tas liecina par to, ka tas tēviņš ir vesels. Ja viņš šitik briesmīgi var pļaut, tad viņam noteikti ir labas plaušas un laba veselība, un tad tas arī tiek ņemts. Un pie mums tur, Kurzemes pusē, tur ir tā, ka mums ir daudz pagātnieku, kas sataisījuši vasarnīcas Jūrmalā. Un katram vienam vasarniekam, protams, ka viņš jau gara acīm skata to, tādu no Hollywoodas filmām noskatīto zilo baseinu savā pagalmā. Un tad viņi visi kā traki uz dīķu rakšanu. Un tad viņi sarok tos dīķus, un tur jau pēc gada tur iznāk tāda bedre, zaļa, ar tādu žļurgu iekšā, kas pavasaros, teiksim, vasaras sākumā vardēm ļoti patīk. Un tad mums ir prasījuši, ko lai iesāk ar tam vardēm. Jo, es baidos jūs aizvainot, bet kārtīgs rīdzinieks var gulēt uz tramvaju sliedēm mierīgi, bet tās varžu koris, kas manām ausīm, piemēram, viņš skan kā tāda mūzika, es tur aizmirku noteikti 3 minūtēs, tad tas rīdzinieks viņš to nespēja vienkārši. Viņam tas traucē, un cilvēks pats sev tādā veidā rada problēmas. Jā, tā lielākā varde, tā gan parasti tādos lielākos ūdens basēnos ezeros, ezera varde, viņa arī tāda zaļa, tur ar dažām atšķirībām, kā saka, un viņa pat medī putnēnus. Jā, tā kā arī pie mums ir tāda varde, kas var noķert kaut kādus jaunos kāju bērnus. Es arī esmu redzējis tādas fotogrāfijas, kur tā vardei viņa jau visu to putnēnu ierījusi, tikai kājas vien tam kājiem un ir ārā no mutes. Tā kā īstenībā tā varde faktiski ir tāds ļoti dūšīgs ēdājs. Te jūs faktiski neko neredzat, ja tur ir kājas un rumpi. Tas ir tāds kamols, kādu veido parastā krupja nārsta vietās krupja tēviņi, tur centrā ir mātīte. Un viņi tātad, tie tēviņi cīnās par tiesībām, kurš tiks tēva godā. Un tad tā cīņa tiek izcīnīta šādi. Viņi parastie krupji arī dzied, viņam tā balstiņa tāda īsa un smuka, bet tā drīzāk ir tāda sasaušanās dziesma. Tās krupju mammas katrā ziņā neizvēlās to tēviņu pēc balss, bet tie tēviņi spiesti ar elkoņiem, tā kā saka, kurš stiprāks pierādīt un izcīnīt tās tiesības pāroties. Un krupiem jāsaka, ka jūs tādā puķu dobē satiekat krupi, tad tas krupis var būt diezgan vecs, jau kaut kādu 11 gadi. Tas ir tāds normāls krupju mūžs, un daži krupi ir pat sasnieguši kā 40 gadu vecumu. Jā, tā kā krupis, ja viņš ir tāds liels un resns un nāk jums pretī pa to vāku, tad, kā saka, pasveiciniet viņu, jo viņš jau varbūt tiešām tāds cienījamos